Ir 29. marts, kad šeit robežu trasē norisinās ziemas autosprinta pēdējais posms. Cīņas tiešām izšķirošas, tāpēc sportisti, lai cīnītos un savu rezultātu uzlabot vismaz par sekundes simtdaļām, ir iegādājušies sliklu riepas. Ziemas autosprinta nolikumā 30. marts bija pēdējais datums, kad bija ļauts norisināties šā seriāla pēdējam posmam. Rīkotāji šo punktu arī strikti ievēroja. Dienu pirms liktenīgā datuma robežu motorsporta kompleksa kartinga trasē arī tika aizvadīts pēdējais izšķirošais posms šim čempionātam – 7. pēc kārtas. Nevarētu teikt, ka ziemas gaidīšanas dēļ čempionāts bija ievilcies. Visi seriāli 7 posmi notika ar 2 mēnešu intervālu. Būtu ātrāk, ja sniega trūkuma dēļ sacensības nenāktos vairāk kārt pārcelt. Tā arī šajās pēdējās sacensībās sportistiem nācās atrādīt savu meistarību uz asfalta seguma. To apzinoties, vairākums dalībnieku bija jau piespiedu kārtā iegādājušies šādam segumam piemērotākas sliku riepas. Todien sniegs bija atrodams Latvijas austrumu rajonos, tomēr pēc pēdējo sezonu pieredzes kuplāks dalībnieku pulks vienmēr ir tajos noslēdzošajos posmos, kuras rīko tuvāk Rīgai. Lai gan tika izvēlēts rīkot sacensības klasiskā formātā, uz kartinga trases netālu no galvaspilsētas dalībnieku skaits todien bija mazs – 70 sportisti. Smieklīgi maz salīdzinot ar vēl šo sezonu uzstādīto visu gadu rekordu šā čempionāta vēsturē – 148 dalībnieki. Tātad 29. martā notika arī šim čempionātam līdzīgas sacensības Liepājas pusē, Oteņu kartinga trasē, biedrības B un K rallijas rīkots kauss. Tomēr tas nebija iemesls niecīgajai sportisti interesei par čempionātu beidzamo posmu. Daudzi todien nepiedalījās apzinoties nespēju sastādīt konkurences trasē, kurā no sniega nemiņas. Boikotētāju vidū bija arī Ritvars Kārkliņš. Priekšpiedziņas klasē viņš pirms beidzamā posma bija 2. klasē. Diemžēl dalībnieku vidū viņa šoreiz nebija. Priekšpiedziņas klasē vispār startēja 19 dalībnieki. Būtu jāsaprot, ka priekšpiedziņas klasē nestartētu Vilmārs Krivats, kurš čempiona titulu bija nodrošinājis jau pirms šī posma. Kādi jēga braukt, ja tāpat neaizsniedzams sāncenišiem? Tomēr šis sportists rādīja labu piemēru un nemēģinot cīkstēties par katru sekundes desmitdaļu, startēja šajā posmā. Vilmārs Krivats rezultātā 3. pjedestāla augstākos pakāpienus šajā posmā atdodot mazajiem kartingistiem. 1. 12-gadīgais Elis Tukaļskis, 2. gadu vecākais Dāvis Tobijas. Šie sportisti arī sadalīja kopvērtējumu medaļas. Zelts Vilmāram Krivedam, starp citu pirmais viņa karjerā, sudrabs Elisam, bronza Dāvim. Pirmais čempions ir zināms. Vilmārs Krivats ir izcīnījis 1. vietu priekšpiedziņas kategorijā ziemas autosprintā. Cik saprotu, šo rezultātu gājis ilgus gadus. Jā, šogad gāju pilnībā ar visām savām spējām. Vai kādā posmā izdevās kāpt uz godu pjedestālu 1. vietas? Tas bija Jelgavā un Ērgļos vēl. Tikai 2 posmos no 7. Kur tad panākumi? Stabili visu laiku nobrauc, un laiku, kas sāc nopietni braukt, te jau sāc domāt līdzi sev, lai būtu bez kļūdām. Viss pareizi nobraukt. Te jau šosei, tad tīri jānobrauc ir. Ziemas autosprints arī nākamgad visticamāk izstīsies bez sniega. Vai ir vērts turpināt, kā šogad puslīdz braukt par šīm kartinga trasēm? Ērgļos, jā, tas bija super. Pa tādiem ceļiem brauc, ar kuru tu neizbrauk ar to trasi, ja, kad tu zini visu no galvas, bet vienkārši moči. Ja nav sniegs Ērgļos, tad kaut vai arī laiž pa grunti. Ja priekšpiedziņas auto īpašniekiem bija jāstartē no rīta, kad šur-tur trases līkumus klāja peļķes, tad nākamo klašu braucējiem laika apstākļi atgādināja skaistu pavasara dienu. Tā uz jautājumu zīmi atradās čempiona nosaukums aizmugures piedziņas klasē. Kopvērtējuma augšgalā pirms šī posma bija Jānis Slišāns. Čempionu cienīgi viņš šo posmu arī noslēdza. Ar draugu aizdoto Hondu viņš šajā posmā 1. savā klasē starp 14 sāncenišiem. 2. vietā atstājot Jānis Kuiņu, bet 3. vietā Normundu Orlovu. Tā zelts Jānim Slišānam, kurš solījies pēc čempiona titulu iegūšanas pakaļpiedziņas klasē pāriet nākamsezonu pilnpiedziņas klasē. Sudraba medaļu šajā klasē nodrošināja Normunds Orlovs, bronzu Jānis Kuiņš. Aizmugures piedziņas klase neapšaubām ir tā skatāmākā ziemas autosprintā, jo skaists sānslīdes ar šādu mašīnu var veikt katrā līkumā. Vai šādi braucot var cīnīties arī par uzvarām? Nē.
Sanslīds nedod rezultātu. Jābrauc ir tīri pa trajektorijām. Šī ziema jau izstījās pēc vasaras, tāpēc varbūt arī tev izdevās vinnēt kopvērtējumā. Jā, tā bija priekš maniem priekšrocība, ka uz asfalta notika pārsvarā visas sacensības. Un tomēr mums aiz mugura redzamā mašīna netika izmantot visu sezonu. Kāpēc? Tādēļ, ka Hondas īpašnieks bija izbraucis ārpus valstis, un mums nebija iespēja dabūt jau uz pirmajiem asfalta posmiem Hondu. Šķiet, šis ir tavs lielākais panākums iegūt čempionu titulu. Jā, uz to es tiecos. Šitā jau būs 4. sezona, un man tas izdevās. Kopā sākāt ar brāli. Kāpēc brāli šogad neredzējām tik daudz kā tevi? Brālis atmeta roku, kad dabujām Hondu un konstatējām, ka viņam ir problēmas iesaisties viņā ar ķiveri. Un bez ķiveres šeit neļauj braukt, un ar to arī beidzās viņa šī sezona. Kurš tad trasē ir spēcīgāks? Laikam tomēr es vienmēr esmu ātrāks. Pirms šī posma arī pilnpiedziņas klasē nebija neviens nostiprinājies drošā vadībā no pārējiem. Vien tabulas augšgalā vistuvāk čempionu nosaukumam atradās cēsinieks Elmārs Augšmuksts, kurš pilnpiedziņas čempionu titulu bija izcīnījis jau pirms gada. 37 4x4 braucēju vidū todien bija arī tādas rallistu slavenības kā Jānis Kārkliņš, Mārtiņš Svīlis, Jānis Vorobjovs, arī rallijas stūrmans Miķels Mežaks. Neviens no lielā rallija dalībniekiem čempionu titulu nekāroja. Vienīgais čempionāta ieskaitē brauca Jānis Kārkliņš. Tomēr tik rūdīti sportisti varēja uzstādīt labus laikus posmā, krietni sarežģījot pārējiem čempionāta regulārajiem dalībniekiem sapratni, pirms kura sportisti tad viņiem jāfinišē, lai iegūtu kāroto vietu. Elmārs Augšmuksts piekopa citu taktiku – braukt pēc iespējas ātrāk. Tā savā klasē šajā posmā viņš pirmais starp visiem minētajiem grandiem. Var jau teikt, ka Jānis Kārkliņš no spēles izstājās ar pārsistu riepu. Tomēr cēsinieks spēja apsteigt arī rallija prestižākās klases čempionu Jāni Vorobjovu, kurš tiešām no dzeltenā Mitsubishi izspieda visu, ko spēja. Tik un tā, ātrākais apļu laiks šajā sacensībās starp visām klasēm pieder Elmāram Augšmukstam. Visticamāk tāpēc, ka šajā robežu trasē šo sezonu čempionāts aizved jau 3. posmu, un Elmārs pārzina pareizās trajektorijas. Tātad pilnpiedziņas klasē posmā 1. Elmārs Augšmuksts, 2. Jānis Vorobjovs, 3. Miķels Mežaks. Ko vērtējums savādāks? Zelts Elmāram, sudrabs Kārlim Nebaram, bronza Vigo Rubenim. Ziemas autosprintā tā karaliskākā klase ir pilnpiedziņas braucēji. Šeit jau 2. gadu čempions ir Elmārs Augšmuksts. Kā tad gāja? Šogad bija grūtāks nekā iepriekšējā sezona. Bet cik es pirmos 2 posmus aizvadīju ar citu markas automašīnu, ar ļoti mazjaudīgu un nebija sagatavojies tā pienākoši. Bija diezgan grūti pēc tam saķert to izlieto ūdeni. Šajā sezonā 3x3 trasē jūs jau braucat jau 3. reizi. Ne tikai. Es nobraucu visus 3x3 kausus. Tieši tā iemesla dēļ, kad es uzskatu sevi par diezgan tādu viduvēju braucēju šosejām, ja neteikt pat sliktu braucēju. Man šoseja pirms tam ļoti biedēja. Briesas tāds super sprinta disciplīna, cik tā arī interesanti. Roteri un tā vērtēšanas sistēma par to aizkāršanu varbūt, ka tur kaut kas būtu jāpilnveido. Par katru roteri bija cik soda sekundi? 10 sekundes bija par katru roteru aizkaršanu, un viens tiesnesis vērtēja mazliet savādāk, otrs kaut kā mazliet savādāk. Komanda vērtējumā, kur gan jāuztur par kausa izcīņu, kopvērtējumā pirmie pēc gada pārtraukuma ir sportisti no komandas Iceman. No šīs četrotnes lielākais punktu nesējs Elmārs Augšmuksts. 2. vieta komandai Telkart ar kartingistu Elistu Dukaļska priekšgalā. 3. vietā komanda RSR Aiztīm ar Kārlu Nebaru kā punktu gādātāju. Vai pamanījāt, ka komanda nosaukumos figurē vārds ledus? Visticamāk, nākamgad šis vārds no nosaukumiem būs jāizņem, jo ziemas pie mums paliek siltākas. Tādēļ ziemas autosprinta čempionāta rīkotāji gaida ierosinājumus no braucējiem, ko darīt, lai nākamgad ziemas autosprints attaisnot savu nosaukumu. Gaisā klejo ideja ziemas autosprintā beidzot braucējus iedalīt pēc motora tilpuma. Uz asfalta ir grūtāk cīnīties ar mazāku dzinēju apgādātam sportistam pret jaudīgāku tehniku. Tā taču darīts vasaras sprinta čempionātā un supersprinta kausa izcīņā. Jā, jau 1. maijā ar 1. posmu mūzes kompleksā notiks līdz šim nebijušas sacensības standarta mašīnu īpašniekiem bez drošības karkasiem. Supersprinta idejas krustāvs ir Andris Berķis,
kurš vēlas rīkot līdzīgas sacensības kā šodien Ērgļos notika ziemas autosprinta čempionāts. Nevis riņķošana pa apaļveida trasi, bet braukšana taisnā ceļa posmā. Supersprinta pārējie iecerētie 3 posmi vēl ir noslēpumā tīti.